Sveiks! Esmu Eduards Burģevs, Cervņikaus makšķerēšanas skolas valdes loceklis. Mans kolēģis, biedrs Cervņikaus makšķerēšanas skolas Kristaps Viknējičs. Mēs esam A līgas organizatori Latvijas čempionāts makšķerēšanā ar fīderu amatieriem 2023. gads. Šis ir pēdējais posms, notiek viņš Rīgas, Daugavas pusē, AB Dambī, skaista vieta, zivīga upe. Ko tu saki? Šodien diezgan izšķiroša diena ir. Tā kā individuāli pirmās vietas ieguvējs jau ir zināmas, bet otrā, trešā vieta vēl ir vakanta, un arī komandās nekas nav vēl zināms, kur iegūs šīs brīnišķīgās balvas no mūsu sponsoriem un iegūs arī pārējo dalībnieku aplausus. Šitādi pasākumi nevar notikt bez atbalstītājiem, kuri mums ir ģenerāli atbalstītājs. Mums ir Nitro Fishing Latvija, ko pārstāv veikals Zebra Master, Finex Group. Mums arī ilgadējais mūsu atbalstītājs ir Lauku konsultatīvais izglītības centrs. Paldies viņiem par to, ka atbalsta mūs. Arī Copes Frekvence ir jauns informatīvais resurs, kurš palīdz atpazīt cilvēkus, atpazīt makšķerniekus un raidīt labus raidījumus par sportu makšķerēšanā, kā arī mūsu ilgadējais sadarbības partners arī Copes lietas žurnāls un portāls un Copes nams kā mūsu visu laiku labākais atbalstītājs, kurš palīdz mums ar balvām un visu pārējo. Šis ir 3. gads, kad A līga notiek, un mēs arī ar mūsu atbalstītājiem un palīgiem varam labi darīt savu darbu, un uz nākotni arī mēģināsim turpināt šo sadarbību un paplašināt mūsu darbību ne tikai Rīgā apkārtnē, bet mēģināsim taisīt sacensības arī ārpus Pierīgas reģiona. Galvenais, lai būtu ūdeņi, kur ir zivs un kur ir gribētāji copēt. Es atkal vēlētos atgādināt un piedāvāt arī citiem varbūt pamēģināt nākamgad savu spēku A līgā. Nevēlaties, droši piesakaties, atbraucot kaut vai uz vienu posmu, jūs sapratīsiet, ka nekā briesmīgi šeit nav. Šeit ir ļoti atvērti cilvēki, palīdzēs ar padomiem, izstāstīs visu, kas ir jādara. Un es domāju, ka vajag tikai gribēt, un jūs varēsiet startēt šajā līgā, pēc tam varbūt arī Latvijas čempionātā. No ko? A līga pēdējā diena, AB Dambis Daugavā. Šobrīd esmu trenera lomā. Cenšos nodot visas savas zināšanas savai jaunajai paaudzei, tātad amatieru fīderistiem, kuri šobrīd cīnās par piedestālu. Ir man viens censonis, kurš mēģina šobrīd izcīnīt vietu uz piedestāla. Nevis otrajā, bet komanda arī cīnās par otro vietu, tā kā iet mums tīri normāli. Šodien muguras Edgars Miķelsons, viņš arī ir, kurš cīnās par piedestālu, iet mums pagrūti, bet nekas nenāk viegli. Tāpat kā arī pasaules visādas medaļas. Tā, jā. Par zivtiņām, ja interesē, principā sporta zivtiņi, īstenībā labs poligons šis AB Dambis. Arī jebkura veida sacensībām, ne tikai A līgas čempionātam, zivtiņas foršas līdz maksimums puskilogramam izšauj pa kādam bonusam ļoti reti, bet pārsvarā 50-100 gramīgas zivtiņas, tālas distances, tempi diezgan palieli un tā tālāk. Tā kā, tīri forša sagatavošanās lielajiem čempionātam, piemēram, kurš izdomās viņā startēt no šīs līgas. Kaut kā tā. Apmēram mums te iet, paldies Dievam, šodien laiks foršs. Vakardien bija, reko šīs arī sporta zivtiņas tādas arī te nāk ārā. Redz, kāds smukas. Laiciņš, jā, vakardien bija vispār briesmīgs, lietus traks un vējš pamatīgs.
Tā kā diezgan pretīgi bija sportistiem. Kas strādāja, mēs gandrīz kā pasaules čempionātā, viss tiek pierakstīts, kā iet manam sportistam, kā iet pārējiem konkurentiem. Gandrīz vai visu var redzēt, cik es varu ieraudzīt no šejienes. Tagad tā, novēlam visiem veiksmi. Paldies organizatoriem, kas sarunāja šo vietu, jo vieta tiešām ir ļoti pievilcīga. Ja vēl atļautu braukt iekšā ar mašīnām un nolikt mašīnas galā, vispār būtu super. Savādā tad bišķiņi ir jāpasvīst, jo jāiet ir bišķi pamatīgs gabaliņš līdz mašīnai, kur stāv viņa stāvvietā. Bet tā vispār ideāli, viss piebraucams, izkrāmējums, iekrāmējums, tā kā super, paskatieties, kāds skats. Esam šobrīd īstenībā tieši precīzi pretī prezidenta pilī. Un ir Ricards Karūks par godu sacensībām. Tagad tā, super, visiem veiksmi! Gaidām oficiālos rezultātus A līgas noslēgumam. Kādas tavs ieskats, kā vispār šodien sacensības gāja un par vispār čempionātu kopumā? Pirmkārt, es varu pateikt, ka es biju tādās divās kurpēs iekāpis. Ja? Tad viens no tas, ka mēs kā COPS frekvences esam informatīvais atbalsts A līgai, un mēs centāmies visu šo sezonu maksimāli daudz stāstīt, informēt, arī reportēt rezultātus no visiem no posmiem. Un otrs ir tas, ka es arī darbojos pats kā treneris. For Fun Feeder Team 3 jauni džeki savācās kopā bez nekādas iepriekšējās nozīmīgas sportiskas pieredzes un izdomāja apvienoties vienā komandā. Tad tik daudz, cik man tā pašam tā pieredze ir, es centos dalīties arī viņiem, centos būt arī visos posmos. Vienā nesanāca, lai gan, bet pārsvarā es biju līdzās viņiem, mums bija kopējs čats, treniņi un viss pārējais. Un mega prieks ir par to, ka izstāsta, ka Gunts Cēders no viens no komandas biedriem ir arī būs uz piedestāla individuāli. Bet pašas komandas rezultātu mēs skatīsimies, jo pagaidām viņi nav saskaitīti. Tur ir diezgan daudz matemātika aizmugurē. Redzēsim, jā. Bet ir gan nogurums, gan prieks, jā, par to, kā šī sezona ir izvērtusies. Man liekas, ka A līga ir tiešām būtiski uzkāpusi savā līmenī. Jā. Tad sākumā tas bija tāds, cilvēkiem, kas pirmo reizi grib pamēģināt startēt sacensībās, tas bija tāds čempionāts izveidots. Un tad tagad mēs jau redzam šeit trenerus, klubus un visu pārējo, bet tas nemaina faktu, ka cilvēki var nākt un piedalīties un izmēģināt savus spēkus un iegūt to adrenalīnu, ko tā makšķerēšanas sports tev dod. Jā. Par pašu AB Dambi varbūt divos vārdos, tad man liekas, ka es biju tas cilvēks, kas Eduardu vienā no posmiem pagājušajā gadā pierunāja, ka AB Dambi ir jāuztais posms, jo pati vieta, mēs skatāmies vecrīgi, tad tā diezgan episka. Ja ir labs laiks, tad vienkārši, izcils skats, viegli piebraukt, un galvenais ir pašiem sportistiem ir ļoti labi vieta, kur iekārtot sektors. Ja? Tad viņiem ir viegli makšķerēt, nekas neķerās. Ir ļoti vienmērīgi sivi izklāti pa visu to trasi, ja?
un uzvarēja tiešām spēcīgākie. To es taču varu pateikt, jo es šodien redzēju gan svārus, gan arī to, kā cilvēki, kā sportisti makšķerēja, tad tiešām uzvarēja tie, kas bija ieguldījuši darbu treniņos un tiešām, kas gribēja arī uzvarēt, kam bija tas drāvs. Kaut kā tā dažos vārdos. Es gribētu, cik šī sezona ir beigusies un ļoti veiksmīgi beigusies, daudz dalībnieku bija un arī pēdējā posmā arī zivis bija, visi forši. Bet es gribētu uzaicināt jaunus cilvēkus, jaunus dalībniekus, ka droši piesakaties, pamēģiniet, atbrauciet. Un es domāju, ka jūs paliksies mūsu kopienā, kad šitien ir forši cilvēki, forši sabiedrība, vienmēr neatsaka padomu. Tā kā droši rakstiet, zvaniet gan man, gan Edvardam, mūsu telefoni pieejami un WhatsAppā varat rakstīt, un mēs jūs pievienosim mūsu mazajam A-līgas čatiņam, un tad jūs tiksiet pie jaunākās informācijas. Tā arī ir tā, ka mēs kā katru gadu mēs veidojam tā kā aptauju, un izviet no šīs aptaujas arī nākamgad tiks tā kā nobalsot šīs A-līgas dalībnieku, tenīs vietās ir notiksies visi posmi. Un arī, ja vēlēsies dalībnieki, tiks mainīts arī, teiksim, barības nosacījumi, tārpu daudzums un tā tālāk. Tā kā mēs esam atvērti jūsu piedāvājumiem un vēlmēm. Jā. Ko gribētu tev pateikt nobeigumā, ka tomēr nevajag baidīties eksperimentēt savā dzīvē, ko mēs arī ar Kristupu regulāri darām. Tie ir mūsu mazie izaicinājumi, ko mēs piedāvājam sportistiem, iesācējiem, parādīt sevi, pierādīt sevi un izmēģināt, ka makšķerēšanas sports nav nekas sarežģīts. Vajag tikai gribēt, vajag censties mācīties, vajag jautāt pieredzējušiem sportistiem. Ja jūs redzējāt, šeit arī ir šī gada sudraba pasaules ieguvējs Krišjāns Lisovskis, kurš nāk un strādā ar savu komandas dalībniekiem, dalās ar padomiem ar citiem. Tāpat arī citu komandu pārstāv mūsu CMS kluba brauc kungi, kuri palīdz arī. Un nevajag uztraukties par to, ka šeit cilvēki sēž uz platformām, ka viņi ir aprīkoti vai vēl kaut kas. Visi viņi nākuši tāpat kā citi ar beņķīšiem, ar spainīšiem, ar parastiem kātiem, izauguši līdz tam, lai viņiem būtu ērti un droši copēt. Aprīkojums ir vajadzīgs tikai priekš jūsu ērtības. Nevajag skatīties uz to aprīkojums, neķer zivs, ķerat jūs. Tātad nāciet droši, eksperimentējiet, piedalieties sacensībās jebkurā līmenī. Un jūs redzēsiet, ka tas ir ļoti aizrautīgi, tas ir ļoti interesanti un tas dod jums pozitīvas emocijas, ko mēs arī visi jums novēlam. Un Latvijā ir daudz klubi, kuri pārstāv šo disciplīnu, kuri cīnās par zelta medaļām Latvijas čempionātā, kur jūs varat droši pievienoties. Viņi meklē jaunus dalībniekus, viņi meklē jaunus biedrus. Tātad esiet droši, ka jūs varat būt pievienot kādai no komandām un klubiem. Tur jūs dabūsiet krietni vairāk informācijas, krietni vairāk iegūsiet zināšanas un tā tālāk. Tātad paldies, ka piedalieties, gaidam jūs nākamu sezonu un ar jauniem sponsoriem, ar veciem sponsoriem, ar atbalstītājiem un draugiem taisīsim A-līgu vēl jaudīgāk un labāk. Paldies! Urā!